Labdien, mani sauc Oksāna, es esmu sporta trenere no fitnesa kluba Atletika. Šajā saulainā dienā mēs atrodamies Jelgavā 4. stāva pilsētas pasāža sporta kluba Atletika. Šodien mēs mēģināsim apgast mitu par to, ka muskuļaudi pārvēršas taukos, kad cilvēks ilgstoši netrenēs. Vai tieši tā ir? Tūlīt mēs redzēsim, vai mēs varēsim to apgast vai ne. Muskuļaudi un taukaudi pavisam atšķiras. Muskuļaudi sastāv no olbaltumvielām un ūdens, bet taukaudi sastāv no glicerīna un taukskābju esteri. Vai jūs varat iedomāties cilvēka pavisam bez muskuļaudi? Ne taču. Trenēšanas laikā cilvēki trenē muskuļus un padara viņu spēcīgāk, tonizētāk un lielāk. Bet kas notiek, kad cilvēki netrenēs? Muskuļi lēnām atrofējas, paliek nespēcīgi un bez tonusa. Kas mums jādara, lai taukušanas tik ātri nevairos mūsu organismu? Protams, mums jādomā par uzturu, par mūsu racionu, kad mēs trenējamies un kad nē. Protams, mums jādomā par to, cik intensīvi mēs trenējamies un ko mēs liekam uz šķīvja. Vai tie ir saldi olbaltumviela vai kaut kas cits. Kad cilvēki trenējas, muskuļi paliek spēcīgāk, palielinās savu apjomu un ne tik ātri atrofējas, kad jūs pēkšņi pabeidzat trenēšanas procesu. Lūdzu, pailgstiniet savu trenēšanas procesu, lai būtu izbaudāms trenēšanas laiks. Svarīgi regulāri trenēties, lai paildzinātu muskuļu tonizēšanu trenēšanas procesa skaistumam ķermenim un labam garam. Šodien mēs apgāžam šo mītu, kad cilvēks netrenēs, muskuļaudi pārvēršas par taukiem. Jūs esat ļoti gaidīti mūsu sporta kluba Atletika Jelgava, lai laustu mītu praksē.